Hejā, Renārs! Jūs 13. mīļākais sporta žurnālists no 5LV radioringa. Šodien radiorings ir izgājis ielās, lai meklētu un saprastu daļā dzimumu viedokli par šobrīd tik aktuālo tēmu hokeju. Kādām īpašībām? Veiklam noteikti. Ātram, ar labu reakciju. Stabilam, sevi pārliecinātam. Stipram, acīgam un ātram. Neesmu kompetenti, bet manuprāt, kad kā vārdsargs Artūrs Irba. Nē, es Miķels Rēdlis. Nemācēšu teikt. Artūrs Irba. Tas nav tas ozoliņš vai tā Irbe? Kaut kas tam līdzīgs? Vienalga, katram jau savs. Nevar jau teikt, ka viens kaut kas ir unikāls. Droši vien savā starpā parunāt, pastāstīt kaut kādas anekdotas, tur kaut kādas situācijas smieklīgas, jau klausies tās uz laukuma, bija tik smieklīgas, kurjās. Nec televizors, nec telefons, nec grāmatas, vienkārši skatīties sienā. Tādas vārdas nedrīkst teikt tieši. Jā. Dari no sirds. Lai saņemās veči. Bija sūdīgi, bet varbūt labāk. Nezinu, viņš jau noteikti taustās, lamājās. Visticamāk, ka nē. Noteikti gribētu. Noteikti nē. Jā, protams. Es nezinu, to grūti pateikt, kā tas kungs lems, tā būs. Jā, man vienkārši patīk tas sporta veids. Man patīk spēles gaisotne, kad notiek spēles. Viņi daudz braukā apkārt un ir jāsako uz jebkuru pasaules malu būtībā līdzi. Nē. Sportisti jau vienmēr forši sportē. Nē, ir gan savi plusi, gan mīnus. Nē. Es droši vien tāpēc, ka viņi ļoti aizņemti cilvēki. Viņam visu laiku jāsporto, viņam nebūtu laiks man. Tu klausies 5LV.